Labdien, godātie kolēģi! Man ir prieks šodien būt kopā ar jums un diskutēt par jautājumu, kas ir saistīti ar migrantu integrācijas procesu. Kad mēs runājam par migrantu integrācijas koncepciju, mums ir jāatcerās viena būtiska lieta. Pirmkārt, ka neeksistē universāla un juridiski saistoša migrantu integrācijas definīcija. Līdz ar to dažādos laika posmos, dažādas valstis un kā arī nevalstiskas organizācijas saprot atšķirīgas lietas ar jautājumu, kas tad būtu migrantu integrācija. Man šajā ziņā patīk viens no piemēriem, ko dod Starptautiskā migrācijas organizācija, un proti, ka migrantu integrācija ir process, kurā ārvalstniekus pieņem sabiedrībā individuālajā kārtībā vai kā grupu, un konkrētas prasības uzņēmēju valsts sabiedrības pieņemšanai var būtiski mainīties, atkarībā no konkrētas valsts. Un ka integrācija ir ne tikai konkrētas grupas, bet visdrīzāk vairāku pušu atbildība – pašu migrantu, valdības, organizāciju un uzņēmēju valsts iedzīvotāju. Kā viena no vadlīnijām šajā seminārā, lai izprastu labāk, kas būtu uzskatāms par migrantu integrāciju, mēs izmantosim migrantu integrācijas politikas indeksa metodoloģiju. Migrantu integrācijas politikas indeks iedalā visus pasākumus, kas ir saistīti ar migrantu integrāciju valstī, vairākas jomās. Piemēram, migrantu ģimenes apvienošana, pastāvīgas uzturēšanas atļaujas saņemšana, piekļuve izglītībai, piekļuve darba tirgumu, piekļuve veselības aprūpei, piekļuve naturalizācijas procesam, iespēja iegūt pilsonību. Tātad visi šie jautājumi attiecas uz migrantu integrāciju un ir migrantu integrācijas procesa sastāvdaļa. Ja mēs skatāmies uz migrantu integrācijas politiku, tad var redzēt, ka viņi ir plaši saistīti arī ar citām politikām un vienlaikus, ka principā šīs politikas attiecās gandrīz ar izņēmumu uz pilsonību uz ikvienu valsts iedzīvotāju. Tātad migrantu integrācija nav kaut kāds atsevišķs mākslīgs process, bet ir daļa no jebkura konkrētas valsts iedzīvotāja ikdienas. Ja mēs skatāmies uz to, ka katram iedzīvotājam vajadzētu būt iespēja strādāt, saņemt medicīniskos pakalpojumus vai sūtīt bērnu skolā, piemēram. Ja? Ja mēs aplūkojot šo procesu, mums būtu jāatcerās viena lieta. Migrantu integrācijas metodas viņas tiek pastāvīgi pilnveidotas sekojošu iemeslu dēļ. Pirmkārt, pieejama informācija un zināšanas par labas prakses piemēriem migrantu integrācijas jomā viņi paplašinās. Tiek pieņemti jauni starptautiskie un reģionāli juridiski instrumenti un politikas dokumenti integrācijas jomā. Pieejama ar vien vairāk jaunu starptautisko un nacionālo tiesu judikatūru. Un arī tiek ieviestas jaunas tehnoloģijas, it īpaši, ja mēs runājam par valodu apmācību vai attiecīgas valsts kultūras un vēstures apmācības migrantiem, ja, tad šīs apmācības tiek atvieglotas ar tehnoloģiju izmantošanas palīdzību. Ja mēs paskatīsimies uz migrantu integrācijas pasākumu izveidi un ieviešanu Eiropas drošības un sadarbības organizācijas dalībvalstīs, tad neapšaubām parādās 4 lietas. Proti, tātad parasti valstī tiek pilnvarota viena organizācija, kurai būtu uzdevums koordinēt migrantu integrāciju kā procesu, un ir vairākas ministrijas, kas ir būtībā nozares ministrijas, un tad viņas ir atbildīgas par attiecīgu integrācijas jomu. Piemēram, loģiski, ka koordinējoša institūcija viņi, var sadarbībā ar šīm nozares ministrijām veidot vienotu migrantu integrācijas politiku,
Taču par jautājumiem, kas saistīti, piemēram, par piekļuvi izglītībai, būtu atbildīga izglītības ministrija, un par jautājumiem, kas saistīti ar, piemēram, sociālās palīdzības sniegšanu, būtu atbildīga Labklājības ministrija. Dalībvalstis šajā procesā izstrādā vairākas nacionālās politikas dokumentus, piemēram, stratēģijas, programmas, darba plānus, vai arī pieņem tiesību aktus. Šobrīd ir vairākas valstis, kas ir pieņemušas speciālos integrācijas likumus, piemēram, tā ir Dānija, tā ir Moldova un virkne citu valstu, kuras izvēlējušas noteikt migrantu integrācijas pasākumus ar viena likuma starpniecību. Ir arī valstis, kuras nav izvēlējušas to darīt, un šajā ziņā, kā es minēju, nav nekādu starptautisko prasību vai standartu, piemēram, lai tas būtu viens likums, nevis 10 parastie likumi, kur attiecīgi būtu iekļauti arī jautājumi par integrāciju. Piemēram, ārstniecības likumā ir noteiktas visas iedzīvotāju kategorijas, kuriem ir piekļuve medicīnas pakalpojumiem. Līdz ar to veidot atsevišķu likumu, kur būtu noteikts, kā migrantiem integrācijas procesā ir pieeja medicīnas pakalpojumiem, var arī nebūt vajadzīgi. Tas ir atkarīgs no katras valsts izvēles. Startautisko un ECO dalībvalstu Nacionālā tiesa judikatūra, gan Eiropas cilvēktiesību tiesa, gan Eiropas Savienības tiesa, gan arī atsevišķu dalībvalstu nacionālās tiesas ļoti bieži tagad izskata jautājumus, kas ir saistīti ar nacionālo integrācijas politiku. Piemēram, kādas prasības var izvirzīt integrācijas procesā, kad nesen izskatīja Eiropas Savienības tiesa, vai arī nacionālā tiesu kontekstā, piemēram, par migrantu pieeju sociālās palīdzības pakalpojumiem. Respektīvi, pat cik tas jautājumu klasts ir ļoti plašs, attiecīgi tiesam arī vairāk iespēju spriest par migrantu integrācijas pasākumiem. Bet neapšaubāmi jāņem vērā viena būtiska lieta, un proti, gan migrantiem, kas ir devušies uz citu valstī darba meklēšanas nolūkos, bet īpaši bēgļiem var rasties arī zināmas grūtības adaptācijas procesā, proti pēc ieceļošanas konkrētā valstī. It īpaši tas ir attiecināms uz bēgļiem, dēļ tā, ko viņi ir piedzīvojuši un pārdzīvojuši savās gaitās. Bet tikpat labi jautājumi par stresa ietekmi uz veselību šo te visu var piedzīvot arī cilvēki, kas ir saņemuši darbu citā valstī. Šajā ziņā gribētu jums piedāvāt nelielu ieskatu, ko ir izstrādājuši ASV speciālisti, un kur viņi apskatās, viņi skatās uz tiem adaptācijas posmiem un kā tie cilvēki uz viņiem reaģē. Proti pēc ieceļošanas, gan migranti, gan bēgļi piedzīvo vairākus notikumus. Un tie notikumi ir, piemēram, atkal apvienošanās ar ģimeni, atrašanās jaunajās mājās, bērni tiek uzņemti skolā, notiek sakotnēji medicīniska apskate, notiek sūtīšana uz valdes apmācības kursiem, nodarbinātības kursiem, citu dienestu rīkotiem pasākumiem. Ir jākārto virkni dokumentu, it īpaši cilvēks nepārvalda attiecīgas valsts valodu, vai viņam vajadzīga tulka palīdzībā. Tad tas process kļūst arvien, protams, sarežģītāks un stresaināks. No psihosociālās pieredzes viedokļa cilvēkam rodas virkne vesela gamma izjūtu. No vienas puses tas ir tā atvieglojuma sajūta, tas ir lielas gaidas, tas ir pateicība par atrašanos drošībā, ja mēs runājam par bēgļiem, tas ir nākotnes cerības. Vienlaikus var rasties arī
diezgan negatīvas reakcijas, proti apjukums, dezorientācija, vai arī nejūtības, šoka stāvoklis, aizvainojums, dusmas. Visu to var piedzīvot cilvēki, tīpaši atkal jāuzsver, kad mēs runājam par bēgļiem, cilvēkiem var būt gan psihiskas traumas, gan fiziskas traumas, un nevienmēr traumas identificēt cilvēkiem ieceļojot valstī. Cilvēks var uzskatīt, ka viņam viss ir kārtībā, ka viņam nav nekādu traumu. Un laika gaitā var parādīties tie sarežģījumi, tas problēmas, kuras viņš uzskata, vai viņa uzskata, ka viņam nav to problēmu. Ja? Respektīvi, tas process, to nevar visus šos jautājumus paredzēt tieši ieceļošanās laikā, bet pēc tam personīgi kādā veidā jātiek galā ar šo. Kad ir iespējama tad ietekme uz sabiedrības integrācijas pakalpojumiem? Tad visas šīs emocijas ietekmē migranta vai bēgļa, tad iespējas spējas saņemt migrantu integrācijas pakalpojumus. Proti, no vienas puses cilvēks viņam ir prieks par iespēju mācīties, viņam ir pateicība, palīdzību un atbalstu, kas viņam tika sniegts. Ja runājam par valstīm, kur ir liela tautiešu diaspora, viņam var būt prieks par atrašanu savā tautiešu kopienā. Viņš var priecāties par iespēju iepazīt šo valsti. Viņam būtu mērķi un plāna apziņā, jo viņš zina, kas viņam jāizdara, lai šajā valstī iekārtotos uz dzīvi. Vienlaikus cilvēkam var būt bailes, nervozitāte, piemēram, saistībā ar jaunas valodas apguvi, vai arī nespēja koncentrēties, pasivitāte, aizvainojums, nemierīgums, nepacietība. Tātad viss tas ietekmē cilvēkam ne tikai veselību, bet arī viņa spējas integrēties attiecīgajā valstī. Tas nākamais adaptācijas posms, viņu var saukt par realitāti. Proti, ja sākotnēji cilvēkam varētu būt eiforija vai apjukums, vai arī viņš var iziet, teiksim, tas vairākas stādijas, ja, gan kas viņam, teiksim, pozitīvais tiek sasaistīts kopā ar negatīvo, tad nākamā daļā varētu būt realitāte. Realitāte, ka cilvēkam var radīties arī negatīva pieredze. Tīpaši, piemēram, ja cilvēki saskarās ar rasistiskiem izteikumiem vai pat uzbrukumiem, var rasties kultūra šoks. Ir kaut kādas lietas, kas, piemēram, attiecīgajā kultūra nav bijušas pieņemamas vai bijušas aizliegtas, bet attiecīgajā valstī tas nav aizliegtas. Cilvēki apzinās visu to, viņš ir zaudējis, piemēram, tīpaši jautājumi par bēgļiem, parasti tā var būt tādā plaša sajūta par to, ka viņš ir bijis spiests pamest dzimteni, gan jautājumi par radiem un draugiem, cilvēkiem, par kuriem viņš nezina, kas ar viņiem notiek, cilvēkiem, kuri ir miruši, un visa tā bagāri kļūst pakāpeniski ar vien smagākā, un cilvēki sāk apzināties, kas īsti ar viņu ir noticis. Var rasties starppaudžu konflikti ģimenēs, tas var būt sasaistīts arī ar pieņemtu uzvedības modeli konkrētajā valstī, kur jaunākā paudze saka pārņemt uzvedības modeli, kas viņi redz skolā, vai spēlējoties ar saviem vienaudžiem, kad, piemēram, vecākā paudze to vēl nespēj pieņemt. Loģiski, ka rodas konflikti starp dažādu kultūru, vērtības un ticības pārstāvjiem dažreiz. Var būt arī iekšēji konflikti migrantu un bēgļu kopienas iekšienē. Jāatcerās, kad mēs runājam par migrantiem un bēgļiem, tas ir vairāku valstu pārstāvji ar attiecīgu kultūru, ar attiecīgu vēsturi, dažādu izcelsmi. Ja mēs runājam pat par vienas valsts pārstāvjiem, tie var būt cilvēki, kas ir nākuši no dažādiem sociāliem slāņiem. Te var būt cilvēki ar, piemēram, angļu valodas zināšanām un attiecīgi specialitāti, jebkurā brīdī var iekārtoties darbā gandrīz jebkurā valstī. Un tie var būt cilvēki, kas ir strādājuši zemē atalgotu nespecializēto darbu, kuriem attiecīgi tādu iespēju nav. Jāatcerās, ka atsevišķās valstīs
ja manā gadījumā, ja nemaldos, ar sievi aptuveni 15% sieviešu ir bijušas nodarbinātas pirms Sīrijas konflikta sākšanās. Tātad, attiecīgi, jaunais valstīs visus cilvēkus gaida jaunie izaicinājumi. Cilvēks arī apjauš, ka nav viss tik vienkārši, un neskatoties uz atbalstu, viņam būs personīgi jāpārvar daudz šķēršļu šajā procesā. Kas notiek no psihosociālās pieredzes viedokļa? Pirmām kārtām notiek kultūras šoks. Viņam rasties vilšanas un dusmas. Viņam var būt sajūta, ka bieži vien viņš nespēj tikt galā. Atkarībā no tā, kādā vidē cilvēks atrodas, viņam var rasties pamestības sajūta, bailes, ir īpaši gadījumi, ja cilvēks ir viens, un nav ģimenes, vai arī nav tautiešu kopienas, kas viņu atbalsta, vai nav citu draugu. Visdrīzāk šajā posmā viņam varētu vēl nebūt jaunu draugu attiecīgā valstī. Attiecīgi cilvēki var raizēties par zaudēto, viņam būtu frustrācija. Bieži vien cilvēku vajā atmiņas par traumatiskiem notikumiem, un tas viss ietekmē arī viņu integrācijas procesu, jo cilvēkam var radīties grūtības koncentrēties, ir īpaši, ja mēs runājam par mācībām. Var būt pat īstermiņa atmiņas zudums, ja mēs runājam par īpaši jautājumu par bēgļiem, kas ir pārdzīvojuši kaut kāds traumatisks notikums. Cilvēks var aizmirst izpildīt kādus uzdevumus kursos. Cilvēks var sākt nepildīt šos uzdevumus. Viņam var rasties nogurums, aizmigšana nodarbības, panikas lēkmes, nokavēšana, bieža nejāšanās, kaut kur somatiskas sūdzības, piemēram, galvas sāpes, vedra sāpes un tam līdzīgi. Bet tas viss notiek reāli, un cilvēkam ir vajadzīga palīdzība, lai visu šo pārvarētu, jo tās viss negatīvi ietekmē arī viņa veselību. Nākamais adaptācijas posms būtu nosacīti, saucam par pārvarēšanas posmu. No notikuma viedokļa cilvēks sāk saprast un pieņemt jaunu vidi un rīkoties tā, lai sasniegtu kaut ko vairāk. Viņš vai viņa iegūst valodas prasmes, atrod darbu, varbūt atjauno atbalsta sistēmas, proti vai nu veido jaunas sociālas saites, vai atjauno kontaktu, piemēram, ar rādiem, ģimenes locekļiem, draugiem, kas mūsdienās notiek arvien vieglāk, jums ir moderni saziņas līdzekļi, bet tas nenozīmē, ka tie kontakti kļūst vieglāki. Vienkārši jautājums ir par to, ka cilvēkiem izmantojot dažādos sociālos tīklus, piemēram, ir vieglāk atrast viens otru, nekā bijis pirms gadiem 20-30. Cilvēki definē savu jaunas lomas, identitātes, ko viņš dara šajā valstī, ko viņš sevi uzskata. No psihosociālās pieredzes viedokļa viņš sāk samierināties ar zaudējumiem, viņš pamazām atlapst no traumām, viņam padās apņemšanās gūt panākumus arī šajā jaunajā valstī un pieaug pārnoteikšanās un kontroles sajūta. Šajā brīdī cilvēkam dēļ šīm pozitīvām pārmaiņām var arī minēta pieredze atstāt arī pozitīvu ietekmi uz integrācijas pasākumiem, jo cilvēks var centīgi mācīties, izpildīt uzdevumu, veidot sakarus ar saviem kolēģiem darbā vai saviem, kursabiedriem, ja viņš aiziet pie valodas apmācības kursos, var veidoties jaunas draudzības. Cilvēks daudz realistiskāk skatās uz savu nākotni, redz kaut kādas konkrētas perspektīvas. Attiecīgi, stresam mazinoties, cilvēkam uzlabojas atmiņa, uzlabojas koncentrēšanās spējas. Kam tas nenozīmē, ka laiku pa laikam arī šajā posmā nenotiek tās situācijas, kad cilvēks pats sev jautā, vai es vispār kaut kādā veidā iedzīvošos, vai es iemācīšos valodu, ko es darīšu tālāk. Ja? Bet, ja kura gadījumā cilvēka kopējā situācija viņa uzlabojas. Un līdz situācijas uzlabošanos notiek šis te pašas pārvarēšanas posma ietvaros
Rodās zināma ekonomiska stabilitāte, zināma valodas kompetence, cilvēks var pakāpeniski atrast darbu, arī parādās kaut kāda varas un kontroles sajūta par situāciju. Panākumu un stabils nākotnes apziņā parādās. Cilvēks apzinās, ka viņam ir vieta šajā valstī. Ne visiem cilvēkiem šāda apziņa var rasties. Var gadīties, un tas notiek bieži. Par to ir vairāki pētījumi, kad cilvēki pasaka, ne, šajā valstī es nevaru dzīvot. Tieši, ja mēs runājam par cilvēkiem, kas ir pārvietojušies citu valstu nodarbinātības nolūkos, piemēram, viņi apzinās, ka viņi nespēj tikt galā ar saviem darba pienākumiem, vai viņiem nav pieņemamas kaut kādas lietas, kas ir izplatītas konkrētajā sabiedrībā, konkrētajā valstī, tas ļoti individuāli. Un tad cilvēks pasaka, ne, tomēr es šajā valstī negribu dzīvot un atgriežas dzimtenē, vai arī pārvietojas uz nākamu valsti. Bet arī nākamajā valstī tam cilvēkam būs jāaiziet cauri tiem pašiem adaptācijas posmiem. Kāda ir šādāku ietekme uz migrācijas pakalpojumiem, migrantu integrācijas pakalpojumiem? Pieaugot valodas kompetences jautājumiem, cilvēks var arī izstāties no, piemēram, kursiem. Cilvēks var domāt, ka viņam vairs nepieciešams kaut kādas speciālas atbalsta nodarbības. Cilvēks arvien vairāk gūst kaut kādas lietas pašmācību ceļā. Viņš var pievērsties koledžas izglītībai vai arī pieaugušo izglītības alternatīvām. Te mēs runājam, protams, par vairākām valstīm. Jūs redzat, te ir kontekstā minēta angļu valoda, bet tā varbūt arī jebkāda cita valoda. Respektīvi, tā ir attiecīgas valsts valoda katra konkrētajā gadījumā. Ja mēs runājam par pieaugušo izglītību, ir dažas valstis, piemēram, Lielbritānija, arī Vācija un Francija, kur pieaugušajiem bēgļiem studentu vecuma tiek piešķirtas stipendijas mācībām universitātē. Ir gan jāatcerās, ka tās stipendijas piešķir nevis konkrēta valsts, bet šīs universitātes pašas, tātad no saviem iekšējiem līdzekļiem. Tātad cilvēkiem, kas vēlas turpināt izglītību, dažkārt viņiem pavarās plašas iespējas arī darīt to bez maksas, vai arī pat ne tik vispārējā konkursa kontekstā, kas ir samērā grūti, ja mēs pieņemam, ka viņi mācās attiecīgas valsts valodā, bet arī ar speciālo konkursu starpniecību, tātad iegūt iespēju mācīties. Var arī notikt negatīvais, diemžēl. Bet tā ir realitāte. Proti, dažādu iemeslu dēļ cilvēkam var procesā rasties konkrētas problēmas. Viņš nav izgājis to pārvarēšanas posmu veiksmīgi un var rasties atsvešinātība. Kā tas izpaužās? Var rasties garīgas veselības problēmas. Joprojām ir starppaudžu konflikti, viņi tikai sāsinās. Iespējama vardarbība ģimenē. Cilvēks kaut kādu iemeslu dēļ nespēja izmantot dažādus pašvaldības pakalpojumus, piemēram, sabiedrisko transportu. Nav pavadoņa vīrieša, ja to prasa kultūra, un, piemēram, sieviete atsakās iziet ārā uz ielas, jo atbilstoši attiecīgas valsts tradīcija viņai vajadzēja būt pavadītai savā valstī, un viņa nekad nav bijusi bez pavadītas, un viņa arī jūtas ārkārtīgi atrodas liela diskomforta, kad tas notiek. Kāda šajā sakarā kopējā psihosociāla pieredze, kas šajā laika posmā var notikt? Persona nevēlas iziet ārpus mājas. Negrib cīnīties ar pasaulī. Tā mēs to definējam. Jā, cilvēkam liekas, ka viņa dzīve patiešām ir kaut kāda cīņā ar ārējiem apstākļiem jau šajā jaunajā valstī. Notiek izolācija, norobežošanās, slēpšanās no šīs ārpasaules. Varbūt biežas skumjas, izmisums, domas par pašnāvību. Cilvēks koncentrējas uz to, ko viņš kādreiz zaudējis, nevis uz to, ko viņš ieguvis vai var iegūt šajā valstī. Un tas atstāja ietekmi uz migrantu integrācijas pakalpojumiem. Proti, cilvēks
apmeklē kursus ļoti sporadiski vai pamet uz kursus, grūti sazvanāms, vēlās pat kaut kādā veidā nespēja tikt uz nodarbībām. Atkarība no tā, kur viņš dzīvo, varbūt šķēršļi apmeklēšanai, jo nav transporta, nav pavadījumu vīrieša, nav cilvēku, kas pieskata bērnus, ja, teiksim, mēs runājam par atsevišķu valstu sievietēm. Tā ir, starp citu, ļoti izplatīta problēma. Ja, teiksim, mēs runājam par vientuļām sievietēm ar maziem bērniem, un jūs gribat veidot viņiem migrantu integrācijas pasākumus, būtu jāatcerās, ka, ja šiem bērniem nav pieejas attiecīgi, piemēram, bērnu dārziņi, tad mātes īsti nevar apmeklēt kursus, vai kursos, piemēram, ierīkot speciālās istabas, kas atļauj bērniem spēlēt tur pieaugušu pieskatīšanas, kamēr māte apgūst valodu vai teiksim, kaut kādu profesiju, bērnu jau nav ko atstāt. Attiecīgi sāka cilvēks gribētu, bet nevar izmantot šīs te migrantu integrācijas pasākumus. Var gadīties, ka cilvēks šajā procesā, par cik viņš jūtas ārkārtīgi nedroši, viņš pārmērīgi pieķerās vienam konkrētam pasniedzējam līmenim, kas viņam tiek pasniegts vai konkrētie programma, un tad, kad viņš pieiet uz nākamo, viņš atkal jūtas nedrošs, viņam nepatīk šī situācija, un attiecīgi viņš negūst arī jaunas panākumus jaunajā jomā. Tas rezultātā visvairāk ietekmēts, labāk tie ir bērni, un tādiem riskiem īpaši pakļauti gados vecāki migranti, kas nespēja varbūt pilnībā uzņemties par saviem aprūpi, kuriem ir vajadzīga cita cilvēka palīdzība, bēgļi, mājām piesaistītas sievietes, un neapšaubāmi jūs varat nonākt līdz šim negatīviem scenārijiem, ja, ka cilvēks beigās pasaka, ka viņš šajā valstī nevar iedzīvoties. Man būtu jāatgādina viena lieta, ka neskatoties uz to, ka joprojām starp valstīm un arī starp dažādu organizāciju pētniekiem nav vienotas pozīcijas par to, kādā veidā vislabāk būtu sasniedzami migrantu integrācijas pasākumu mērķi, jāatcerās viena lieta, piemēram, ja gada laikā jūs neesat sākuši mācīties valodu attiecīgajā valstī, jūs atradīsiet pieeju, kā to nemācīties un ilgāk komunicēt ar attiecīgu valsts iedzīvotājiem. Bet mums būs arvien vairāk motivācija šo valodu mācīties, jo pēc gada jūs varētu atrast sev gan medicīnas pakalpojumus, gan arī ar 2-3 vārdiem izskaidroties kaut kur veikalā, citās iestādēs, un izņemot bērnus, kuriem jāiet skolā, var arī gadīties, ka jūs negribēsiet vairāk mācīties valodu, jo jūs uzskatīsiet, ka jūs varat iztikt bez tā. Tas ir tā kā informatīvs piemērs, neapgalvā. Bet cilvēkam psiholoģiski arvien grūtāk noskaņoties, ka pēkšņi pēc gada vai 2 ir prasība, ka viņam vajadzētu sākt mācīties. Tā ir psiholoģiska sajūta, tas ir cilvēka raksturīgi, bieži vien izvēlēties kaut kādu racionālu ceļu, taču vienlaikus ir jāatcerās, ka visam šiem ir jātiek pāri un jāuztur arī motivācija, lai cilvēks varētu šo darbu turpināt, darbu ar sevi pirmkārt. Un kas var būt pēdējais posms? Negatīvas scenārija gadījumā var pēc atvešinātības nākamais posms varētu būt arī marginalizācija. Proti,
Ja mēs paskatīsimies uz notikumiem nākamajā posmā, kas varētu būt? Cilvēks var nonākt alkohola vai citu vielu atkarībā, var sākt veikt likuma pārkāpumus, pieņemt kaut kādas negatīvas lomas, var tikt iesaistītas tiesību sargājušas iestādes, bērnu aprūpes iestādes, policija, atkarīgi no tā, kā cilvēks uzvedās šajā posmā. Jo iespējama arī iesaistīšanās noziedzībā, kaut kādā veidā bandās, piemēram. Parasti gadījumā, kad mēs runājam par atkarību veicinošu vielu lietošanu, mēs varētu runāt par iespējām, kā gadīs kaut kāda vardarbība ģimenē, kas attiecīgi izraisīs visu attiecīgas valsts dienestu rīcību. Šis ir tās pēdējais posms, kur rezultātā no psihosociālās pieredzes viedokļa mēs varam pateikt, ka cilvēks ir zaudējis iespēju iekļauties sabiedrībā vai atrast kādu pozitīvu lomu šajā valstī. Cilvēks jūtas bezcerīgs, aizvainots, noskaņots negatīvi, viņš ir pametis kursus, viņš nav atrodams, ar viņu nav iespējams sazināties un attiecīgi tātad viņu migrantu integrācijas pasākumu vairs nenotiek. Ir jāatcerās, ka daudzās valstīs tagad migrantu integrācijas pasākumi ir obligāti, respektīvi cilvēkiem ir plāni, kā un kādā veidā viņiem būtu jāapmeklē, pieņemsim, valodas kursi, tā saucamās pilsonīskas integrācijas kursi, kur tiek stāstīts par attiecīgas valsts vēsturi, sabiedrību, kultūru, un attiecīgi pamatot šos kursus ir pat paredzētas dažkārt administratīvas sankcijas, līdzīgi kā par administratīviem pārkāpumiem. Ir atcerās arī tāda lieta, ka gan šis cilvēks ir ieguldījis darbu un viņš nav izturējis šo pārbaudi, bet arī, teiksim, valsts dienesti viņi ir ieguldījuši budžeta līdzekļus un cilvēku resursus, tos, kurus veidojot. Vai, ja mēs runājam par nevalstiskām organizācijām, to pašu ir darījušas arī nevalstiskas organizācijas, kurām šis te migrantu integrācijas pasākumu veikšana ir bijusi uzticēta. Līdz ar to, protams, iespējams šeit arī tāds galīgi negatīvs scenārijs. Runājot par valodu apmācību, ir jāatcerās, ka sakarā ar to, ka nav starptautisko kaut kādu vienotu standārtu vai prasību attiecībā uz tā saucamo lingvistisko integrāciju, tad attiecīgi pieeja pilsoniskās un lingvistiskas integrācijas kursiem viņi atšķirās. Ja? Ir valstu grupa, kurā ir tā saucama neaktīva grupa, neprasa pilsonisko un lingvistisku integrāciju un arī neatbalstāja. Un te jūs varat redzēt, tas ir tādas valstis kā Armēnija, Bosnija un Hercegovina, Bulgārija, Kazahstāna, Lietuva, bijusi Dienvidslāvijas Republika Maķedonija un citas. Ir valstis, kas prasa dalību šādos kursos, prasa arī dažkārt nokārtot testus vai uzrādīt kaut kādus rezultātus, tādas tā kā Austrija, Beļģija, Itālija, Malta, Nīderlanda, Šveice. Ir valstis, kurās finansiāli atbalsta līdzdalību šajos kursos, un te mēs varam runāt par Dāniju, Norvēģiju, Somiju, Vāciju, Zviedriju. Un ir valstis, kurās nodrošina bezmaksas kursus pietiekamā apjomā, un pa kursu apmeklēšana ir brīvprātīga. Te būtu pieminams gan ASV, gan Čehijā, gan Horvātijā, gan Grieķijā un daudzas citas valstis. Šajā kontekstā būtu jāatcerās viena lieta, lielākā daļa valstu, proti 23 no 57 ECO dalību valstīm,
23 dalībvalstis piedāvā pilsoniskas vai sociālās integrācijas kursu, tas respektīvi mazāk nekā puse no visām ECO dalībvalstīm. Savukārt lielāka daļa piedāvā kaut kāda veida valodu apmācības, bet nevienmēr tas valodu apmācības ir par brīvu. Ja? 20 ECO dalībvalstīs šobrīd piedāvā dažāda veida valsts apmaksātu valodas apmācību pieaugušiem. Un nosacījumi, kādi tiek tiem cilvēkiem piemērot, izvirzīt, piemēram, apmeklēt kursus, kamēr viņi nesasniedz noteiktu līmeni. Piemēram, ja mēs runājam par valodu apmācībām, kad zināms ir 6 līmeni, sakot ar A1 un beidzot ar C2. Tātad ļoti bieži cilvēkam tiek pieprasīts, lai viņš sasniedz vismaz A1 līmeni. Valodu apmācība, kad zināms, pareizi sakot, valodas pārzināšanas, kas tiek pārbaudīta ar testa starpniecību, ļoti bieži arī tiek piemērota gadījumā, kad cilvēks gribētu pēc kaut kāda laika nodzīvot attiecīgajā valstī. Parasti tas laika posms, kad cilvēks varētu iesniegt naturalizācijas pieteikumu, atkarīgi no valsts, svārstās no 4, 5 līdz 10 un vairāk gadiem, kad cilvēks iesniedzot pieteikumu naturalizācijai var arī tikt informēts, ka viņam ir jānokārto valodas zināšanas tests. Attiecīgajā iepriekšējā laikā viņš nav mācījies valodu un kaut kādā veidā tomēr attiecīgajā valstī ir uzturējies un strādājis, tad viņam būs arvien grūtāk šādu testu arī nokārtot procesu. Un arī pašās beigās mēs varētu ar jums runāt arī par to, kādā veidā tad tie kursi tiek rīkoti. Pārsvarā valsts sponsorētie valodu kursi gandrīz vienmēr ir bez maksas, bet ir daži izņēmumi. Piemēram, pamatojoties uz personas nodarbinātības statusu, viņi var tikt rīkoti. Piemēram, bezdarbniekiem bieži vien tiek rīkoti kursi tieši bez maksas, kad cilvēks ir nodarbināts, viņam var palūgt arī daļu no kursa apmaksāt. Var veidot dažādas aizdevumu vai speciālas kaut kādas atmaksas programmas. Tad gadījumā ar atmaksas programmām tad tās programmas veidojas sekojoši, proti, ja cilvēks ir apmeklējis visu kursu, vai arī, ja cilvēks apmeklējis kursu un sekmīgi ir nokārtojis testu, tad viņam, piemēram, tiek atdota atpakaļ visa samaksa par kursu, piemēram, 100% apmērā vai 70% apmērā. Taču no paša sākuma viņam par šo kursu apmeklējumu ir jāsamaksā. Protams, šajā gadījumā mēs runājam par migrantiem, respektīvi par saucamiem ekonomiskiem darba migrantiem, tātad cilvēkiem, kas strādā un attiecīgi varētu atļauties samaksāt par kursu, nevis par bēgļiem, kuriem valodu apmācību valstis nodrošina bez maksas. Kursi var būt gan salīdzinoši dārgi, kas ir virs 100 eiro, bet varbūt arī lēti, jo tas ir atkarīgs no katras valsts cenu līmeņa. Nav nekādas vienotas pieejas šajā ziņā. Protams, ka praksē nevar uzskatīt par veiksmīgu integrācijas pasākumu un situāciju, kad ir tikai maksas kursi un tas samaksas apjoms ir tik liels, ka cilvēki vidēji statistiski migranti attiecīgajā valstī nevar atļauties šos kursus apmeklēt, pat ja viņiem vēlāk tā nauda tiks atmaksāta. Ja. Bet, kā es minēju, tagad arī ļoti bieži tiek izmantotas informācijas tehnoloģijas, jaunas un dažāda veida aplikācijas, kurās lielākoties ir pat bez maksas. Līdz ar to tiek meklētas ar vien jaunas iespējas valodu apmācīt, samazinot izmaksas gan valsts aparātam, gan pašiem migrantiem. Uz šis te nots es gribētu šodien pabeigt. Paldies jums par uzmanību un tiekamies ar jums nākamajā webinārā.